Jā, sveiki visiem, kas mums pašlaik pievienojas tiešraidē. Noteikti pēc pāris minūtēm arī ar vien vairāk un vairāk cilvēku pieslēgsies, un visi mūsu interesanti sveicināti jau 4. online atvērto durvju dienās, kuras mēs šodien organizējam. Šo 2 nedēļu laikā organizējam. Un šodien mūsu atvērto durvju dienas ir tieši orientētas uz mūsu veselības aprūpes virzienu. Un veselības aprūpes virzienā mums ir 3 dažādas studiju programmas, ko var studēt, bet par to jau ļaušu izstāstīt mūsu veselības aprūpes ekspertiem. Tātad, dāmas, droši pāris vārdos varbūt varat iepazīstināt ar sevi un pastāstīt, ko tad jūs nodarbojaties šajā veselības virzienā. Jā, sveiki! Prieks jūs visus redzēt, bet vismaz es ceru, ka jūs mūs redziet. Mūsu biznesa augstskola turība piedāvā 3 programmas. 2 no tām ir jau mēs ilgāku laiku jau strādājam. Mēs sagatavojam ārstniecības personas 2 programmās, proti estētiskajā kosmetoloģijā un ārstnieciskajā masāžā. Un šogad mums ir nākus klāt jauna programma, kas ir uzturs, un tāpēc mēs esam šeit 2. Mēģināsim atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem, un šī ir īstenībā Artur burvīga lieta, ka mēs varam šeit sēdēt, mums nekur nav jāiet, un mēs varam iedomāties, ka mums ir daudz brīnišķīgi skatītāji, kuri uzdos mums jautājumus, tā kā ļoti ērti ir, baigi forši. Jā, super. Guna kaut ko grib. Jā, Guna noteikti grib kaut ko par uzturu pastāstīt, vai ne? Jā, sveiki, mani sauc Guna Bīlande. Esmu certificēta uzturu speciāliste un arī jaunās studiju programmas uzturs vadītāja, kā jūs nojaušat. Un tiešām liels prieks būt turībā, būt daļai no turības komandas un noteikti piedāvāsim arī interesantu šo te studiju saturu attiecībā tieši par uzturu, jo tās, ja ir lietas, ko mēs, kas noteikti ir katru dienu, tad uzturs ir viena no tām lietām, un turklāt vairākas reizes dienā. Jā, tieši tā. Tad, jā, mums jau arī pāris jautājumi jau sāk nākt iekšā. Sofija jautā, sveiki, kad tiek izlikti uzņemšanas rezultāti? Attiecīgi, tie studenti, kas jau ir paspējuši pieteikties studijām, visticamāk interesēs, kad varēs noskaidrot, viņi ir tikuši vai nav tikuši studēt. Jā, īstenībā, protams, labs jautājums. Jums iespēja jau pieteikties studijām jau ir šobrīd, bet sakarā ar to, ka mums ir īpašā atlaižu nedēļa no 10. līdz 16. jūlijam, kur jūs varat piesakoties, nevis piesakoties, bet noslēdzot līgumu, saņemt arī 50% atlaidi. Tad es vienmēr saku, tas laiks, kad saņem uzreiz to atbildi, ir augusts, tūlīt pēc arī uzņemšanas, un mēs visi nepacietīgi katru dienu sekojam līdz tiem rezultātiem, bet jā, tad jau šī uzņemšana jau ir faktiski sākusies. Un mēs paši individuāli arī sazinamies ar studentiem, jo mums ir liels darbs priekšā. Mums tikko, protams, arī notika, mums bija izlaidums, un mums pašiem liekas, ka tas viss tagad ir noslēdzies. Mums tieši tagad ir īstā darba duna, ka mums ir jāstrādā un jāpielīdzina jūsu iepriekš iegūtā izglītība, mums ir jāapstrādā dokumenti, un studenti jau ļoti ātri jau zina, vai viņi ir vai nav uzņemti, vai ne? Bet mums droši vien arī augstā tā arī paliek, vai ne? Jā, jebkuram studentam iestājoties turībā praktiski arī uzreiz turpat studiju informācijas centrā jau noskaidro, vai viņi ir tikuši vai nav tikuši studijās, ja jūs veiksmīgi atnākat un iestājaties pie mums, un iesniedzat visus nepieciešamos dokumentus. Turpat uz vietas jau arī studiju informācijas centrā jums būs skaidrība, jūs esat iestājušies veiksmīgi vai nē. Jā. Tā kā viss ir salīdzinoši vienkārši. Vai var sūtīt pieteikumu atlaides nedēļā, kad jau būs pieejami visi dokumenti? Noteikti, tāpēc mēs arī šo uzņemšanas nedēļu, tā teikt, lielo taisām jūlija vidū, jo tad arī visi vidusskolēni ir saņēmuši visus nepieciešamos dokumentus. Līdz ar to atkārtoši, jā, kā Marika teica, no 10. līdz 16. jūlijam iestājoties pie mums, jums ir
oficiāli un automātiski 50% atlaidi 2. studiju semestrim. Jā, es šiem papildināšu, noslēdzot līgumu. Noslēdzot līgumu, tieši tā, paldies. Pieteikumu vien nepietiks, būs jānoslēdz līgums, bet tā ir brīnišķīga iespēja. Kā saka, parūpēsimies par saviem naudas līdzekļiem, arī mūsu vecāku naudas līdzekļiem būsim atbildīgi un kas saka, gaidiet to starta signālu, bet tas nenozīmē, ka jūs jau nevariet jau šobrīd jau pieteikties. Nu tā. Te man būs varbūt tāds Gunai neliels jautājums tieši par uzturu. Ar ko tad šī programma, teiksim tā, ir varbūt unikāla, ar ko tā izceļas un kāpēc tad šo uzturu programmu studēt tieši pie mums turībā? Paldies. Šī programma noteikti ir īpaša ar to, kad viņi ir izstrādāti sadarbībā ar vairākiem certificētiem uzturu speciālistiem, kas arī būs mūsu galvenie mācību spēki. Protams, kā mēs saprotam, pirms mēs tiekam līdz tam, kad mēs mācīsimies visādas jau nianses par uzturu un uzturu kā terapeitisku līdzekli, būs jāapgūst pamati, kas ir anatomija, fizioloģija, bioloģija, ķīmija, un tad jau iesim uz patoloģisko fizioloģiju un pārtiks ķīmiju, un tāpēc šādi priekšmeti tiešām egzaktie būs daudz un dažādi, bet tad, kad ir ielikts labs pamatiņš, tas arī ir tas pamats, ar ko veselības aprūpas speciālists pēc tam var iet un labi strādāt tālāk. Tad, ja tu saproti, kurš orgāns ir, tu arī ļoti labi var saprast un izprast tālāko. Tad viena no šīm lietām, kas tiešām kas ir būtiska, ir tiešām, kad šeit mums ir izdevies sapulcēt viens no Latvijā labākajiem speciālistiem un mācību spēkiem, un ir gan uzturu speciālisti, gan ārsti, kas arī būs tie, kas ar savām zināšanām un pieredzi dalīsies. Tā ir viena no lietām. Otra no lietām pavisam nesen ir apstiprināts jaunais profesijas standarts. Ir 2 gadi kopš Latvijā. Tātad šī uzturu speciālists, tā ir izglītība, ko iegūst jaunietis absolvējot šo studiju programmu. Tātad šis ir profesionālā bakalaura studiju programma, tātad 4-gadīga programma. Noslēgumā ir gan šīs tā teikt, jāizstrādā noslēguma darbs, diploma darbs saucamais, un, protams, arī ir valsts eksāmens un tiek iegūta profesija. Tātad absolvējot turības uzturu programmu, cilvēks kļūst par uzturu speciālistu. Tad ārstniecības persona ar turības šo te iegūto diplomu dodas uz veselības inspekciju, reģistrējās un, tā teikt, var sākt strādāt un pēc tam tālāk domāt jau par profesionālo certifikāciju un šādām lietām. Tad šī programma absolūti atbilst tam, un šo saturu mēs veidojam tādu, lai attiecīgi jaunais topošais speciālists var gan veiksmīgi nokārtot valsts eksāmenu, gan arī pēc tam, jau strādājot savu praktisko, tā teikt, darbu, var arī nokārtot šo te certifikācijas eksāmenu. Tad labākie mācību spēki, jaunākais, modernākais saturs, saturam, protams, arī ejot līdzi laikam, mēs esam likuši klāt tādus priekšmetus kā arī mākslīgais intelekts, bez kura mēs mūsdienās jau vairs nekādi. Jā. Tad šī noteikti ir jaunākā, modernākā studiju programma, kurai ir sapulcēti šobrīd viena no labākajiem mācību spēkiem, kāda Latvijā var būt, un šis ir tas, kas ir šis foršākais šajā jaunajā studiju programmā. Wow, man pašam pilnībā jau gribās iet noslēgt studiju līgumu. Es domāju, ka 10. datums, Artur, ir tavējais. Aiziet, jā. Man bija tieši tāda pats sajūta, jo, ka es ieraudzīju šo pašu to programmu, un es domāju, kā man gribētu studēt godīgi. Es esmu viens no tiem, es vienmēr saucu par mūžīgo studentu, un man ļoti, ļoti patīk mācīties, jo, kā es saku, arī tādas studijas, tas ir fitness smadzenēm, bet tiešām man ļoti šī programma ļoti, ļoti patika, un es gribētu mācīties, bet es droši vien nevarēšu, man jāiet kaut kur citur. Mēs ņemsim arī tā, Marek, mācīties, jā, gan jau, ka sarunāsim, bet tu ļoti precīzi arī, manuprāt, pateici to, kad, jo veidojot šo programmu, mēs ar kolēģiem viņu veidojam tādu,
kādu mēs viņu paši redzētu un kādu mēs gribētu mācīties. Un tad, ņemot vērā mūsu pieredzi, ņemot vērā mūsu, tā teikt, iepriekšējo izglītību un tos, ko mēs redzējām, ko gribētos savādāk vai citādāk, samiksējot šo kopā, manuprāt, ir izveidojies tiešām ļoti labs šis programmas rāmis, un mēs esam pilnīgi apņēmīgi viņu arī šādi norealizēt. Ar tā teikt, latiņa ir uzlikta augsta gan mums, gan arī studentiem jāmācās būs, un tā teikt, bez fundamentālām anatomijas zināšanām, latīņu valodas pamatiem tālāk netiksim, bet šīs ir lietas, kas pēc tam ir milzīgi jauda un spēks tālāk, jebkurās studijās, kas iet veselības aprūpē tālāk. Izcili. Jāmācās, būs jāmācās noteikti, bet čatiņā ir jautājums par to, kad būs jāmācās. Attiecīgi, kādi ir studiju laiki, vai uztura lekcijas ir paredzētas piekdienu vakaros un sestdienās, vai arī visu pilnu piekdienu un visu sestdienu? Tātad šobrīd tiek vēl plānotas attiecībā par to, būs pilna laika klātienes grupa un būs nepilna laika klātienes grupa. Bet par dienām un šiem noteikti jau tad, kad būs uzņemšana tultās. Arī Marika papildinās, jo Marika vairāk par praktiskajām plānošajām iedošu mikrofonu viņai. Jā, mums ir plānots tātad, ja mēs runājam par pilnu laiku dienas grupām, tātad no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9 līdz 16, un ir šis nepilna laika, tātad mēs viņu saucam par brīvdienu grupām, tātad pilna diena, piekdienas un sestdienas. Un jā, visi nākamie 4 gadi droši vien, ka var zinu, ka ļoti daudz šīs grupas un studiju formu izmanto, jeb dod priekšroku tiem, kas strādā. Un tiešām šī diena ir sākās 9 un beidzās gandrīz 19, garas stundas, bet šie ir vismotivētākie, visi tiešām tādi studenti, kas visvairāk zina, ko viņi vēlās, un viņi arī parasti mums pasniedzējiem ir jāsaturās, viņi, kas saka, izspiež pēdējo citronu no pasniedzējiem un otrādi, bet jāmācās būs. Tiešām būs jāmācās, jo mēs sagatavojam ārstniecības personas, mēs esam ļoti atbildīgi pret to, ko mēs darām, un mums ir vajadzīga tāda šī te kvalitāte un profesionālisms, un ir jāmācās. Jā, izcili, un, protams, paralēli mācībām būs arī daudz praktiskās nodarbības, vai ne? Es varu vairāk pastāstīt par estētisko kosmetoloģiju un ārstniecisko masāžu. Jā, ko mēs esam izdarījuši pēdējos gadus salīdzinoši to, ko mēs darījām 20 gadus atpakaļ. Mēs jau no paša 1. septembra, no 1. semestra, mēs sākam praktiski darboties. Un tā viena ļoti interesanta lieta, jo, ko mēs esam redzējuši, ka šis atbruma procents studentu ir būtiski mazinājies. Tas nozīmē, ka studentiem tas ļoti patīk. Respektīvi, jums tiek izsniegta jau uniforma, jums tiek izsniegti jau līdzekļi, un kas starp citu, kas nav mazsvarīgi ne par uniformu, ne par šiem studiju procesā nepieciešamajiem kosmētikas līdzekļiem, jums nav papildus jāmaksā. Mēs nodrošinām pilnībā visu, ieskaitot arī to, ka jums ir arī savi dvieļu komplekti, un ar pirmo šo semestri sākās jūsu tās dzīves ceļojums skaistumkopšanā. Un tā ir viena laba lieta, jo paralēli notiekošai anatomijai, fizioloģijai, dermatoloģijai, kas sākās secīgi, to dzīvi padarīja interesantāku. Un es vienmēr esmu teikusi to, ka es abrīnoju šos studentus, jo studijas ir grūtas un ļoti, ļoti atbildīgas, un viss sākās ar visiem medicīniskiem priekšmetiem, tikko, ko jau es pieminēju. Un lai jums tā dzīve ir interesantāka, lai jūs uzreiz neaizmūkat projām pirmajā mēnesī, tātad mēs esam ielikuši iekšā, ja es runāju par estētisko kosmetoloģiju, arī dekoratīvo kosmētiku, saskarsmes psiholoģiju, prezentēšanas un pičošanas, teiksim, šo te mākslu un šo saucamo materiālu mācību. Un jā, tas ir attaisnojies un studentiem tas ļoti, ļoti patīk. Un mēs visu laiku, katru gadu, studiju gads beidzās, mēs sasēžamies visi kopā un izrunājam,
ko vēl mēs varētu izdarīt vēl labāk. Un šis studiju process ir nemitīgi tāda attīstība. Tā kā tas ir par estētisko kosmetoloģiju. Es došu vārdu arī Gunai par uzturu, par praktiskām plānotām šīm te. Jā, tātad, ja mēs runājam par praktiskajām nodarbībām, tad tās ir arī, protams, jau iekļautas un integrētas arī pašā studiju procesā. Mēs ne tikai skatīsimies uz anatomijas kauliem, bet arī tiešām būs arī šie praktiskie darbi, ko mēs arī pasniedzēju vadībā studenti arī realizēs, un savukārt ņemot vērā, ka šī ir tāda, profesionālā bakalaura programma, tad savukārt tieši 4. studiju gads, pēdējais studiju gads pamatā ir veltīts tieši arī šīm te praksēm, kur jau jaunie topošie speciālisti bez 5 minūtēm dosies reāli uz ārstniecības iestādēm un citām vietām. Mācīsies, learning by doing, tad reāli praktiskajā dzīvē skatīsies, kā tas strādā, kā tas notiek, būs uzraudzībā pie arī kāda no mūsu burvīgajiem mācību spēkiem, un tad jau arī viena lieta ir tikai, dzirdēt teorijā, bet pagaršot to praksē pavisam cita garša. Noteikti. Runājot par garšām, piedod, es tev pārtraucu, bet mums arī ir plānotas ne tikai pārtiks tehnoloģijas nodarbības, lai mēs saprastu, kā to biezpienu sieriņi, jogurti, desas un šādi ēdieni, bet mums būs arī reāli praktiskās gatavošanas nodarbības, lai mēs saprotam, cik grami tad ir tā viena porcija, ko tad tas cilvēks var apēst, un ja viņam ir, piemēram, diabēts, ko tad mēs viņam varam reāli piedāvāt brokastīs, pusdienās, vakariņās, lai tas nav tikai tāda, teorētiska nodarbība. Tā kā šīs tiešām būs praktiskās nodarbības ar garšu vistiešākajā veidā. Perfekti. Tiešām jau sagribējās aiziet jau pamēģināt kaut ko, ko tie studenti ir sagatavojuši, jā. Bet runājot par visām šīm praktiskajām nodarbībām, esmu pārliecināts, ka tepat uz vietas turībā arī šo visu praktiski varēs darīt mūsu telpās, vai tad ne? Visās mūsu programmās iekļaut arī uzturu. Jā, ļoti labi, ka tu iesāki par to runāt, jo mēs arī šeit turībā esam uzsākuši vienu burvīgu tādu labbūtības jautājumu, proti mums ir šis mācību salons šeit uz vietas, kur mūsu studenti jau pēdējā kursa praktikanti sniedz masāžas pakalpojums un skaistumkopšanas pakalpojums. Sākotnēji tas ir turības darbiniekiem. Tu starp citu esi bijis? Esmu bijis. Esi bijis, jā. Ļoti labi studenti. Es zinu, ka daudz ir teikuši, kā negribās pēc tam vairs strādāt, bet mērķi ir kā saka, parādīt un parādīt, ka jā, ne tikai to, ko mēs protam, bet arī to, ka mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, par savu personālu, par pasniedzējiem, lai viņiem vienmēr deg acis, lai viņiem ir tā enerģija, jo sestdienās pasniegt lekcijas arī nemaz nav viegli. Bet, jā, tā kā šeit uz vietas ir šāda iespēja, salons nav ļoti liels, bet mēs ļoti esam priecīgi, kad šī iniciatīva turpinās, un es domāju, arī nākamo gadu turpināsies, un tad ir vēl tāda lieta, kad tieši Guna runāja, ka par šo te praksi, mums tieši tas pats ir, ka praksa sākās jau faktiski 1. gada beigās, un viņa secīgi turpinās 2. un 3. gadā. Mēs dodamies, teiksim, kas attiecās uz skaistumkopšanu, mēs dodamies uz jau lieliem saloniem, spā centriem, viesnīcām. Mēs dodamies ekskursijās, lai apskatītos, kā tur tas viss realitātē notiek. Mēs dodamies mācību ekskursijās uz kosmētikas ražošanas uzņēmumiem un aicinam arī šos vieslektorus pie sevis, jo visu laiku domājam par to, lai tās mācības ir aizraujošas, jo jebkuru studentu, kurš iestājās pie mums, mēs ļoti, ļoti mīlam. Mēs vienmēr sakam, ka šeit jūs otrās mājas ir, un visu laiku nemitīgi attīstam šo procesu. Un, ziniet, tas nevis prasības, bet tādas, mēs gribam visu laiku kaut kā attīstīties, un katru gadu mainās, un atkal mēs gada beigās
esam pie galda un sakam, ko vēl mēs varētu izdarīt, nu, lai būtu vēl interesantāk. Tā kā es ceru, ka arī šie secīgi pareizi saliktie studiju priekšmeti, mūsu burvīgie pasniedzēji, kas visu laiku domā, es negribu teikt tā kā izklaidēt, jā, bet domā, nu, kā jūs varētu aizraut. Nu, tas ir tas mūsu laikam vislielākais izaicinājums, un mēs ļoti lepojamies ar saviem pasniedzējiem. Tie tiešām ir tie mūsu vislabākie, un viņi šeit dara savu sirds darbu, un mēs to redzam. Un mēs gribam, lai arī mūsu studentiem deg šīs acis, un viņi saka, es nevaru vien sagaidīt rītdienas lekcijas. Bet tā arī ir. Tā tik tiešām ir. Piemēram, es aktīvi darbojoties studējošo pašpārvaldē no visu virzienu, tiešām visu studiju virzienu studentiem tik bieži dzirdu atsauksmes, kad mums ir tik forši pasniedzēji. Wow, viņiem tiešām rūp tas, ko viņi dara, un bieži vien lekcijas tiešām pārvēršās ne par tādu, teiksim, parastu ikdienas lekciju, bet bieži vien arī par kaut kādu veidu diskusijām, kad šie te pasniedzēji tiešām viņiem interesē tas studentu viedoklis, un viņi grib saprast, ko viņi varbūt savā saturā var uzlabot vai ko varbūt nodot citiem pasniedzējiem. Un tas arī, man liekas, ir viens no lielākajiem ieguvumiem, studējot tieši pie mums, un nešaubos, ka tie pasniedzēji ir tikpat degoši par savu darbu arī veselības aprūpas virzienā. Ir tev taisnība, un mēs to redzam, un mēs esam ļoti priecīgi, kad mūsu pulkam pievienojās arī mūsu absolventi, kas kļūst par pasniedzējiem, un tas ir, kas saka, vislielākais paldies mums, un mēs ceram, ka arī ar jauno uzturu programmu šī iemītā taciņa, šī brīnišķīgā profesionālā taciņa, kas saka, turpināsies, un arī pirmie absolventi pēc tam kļūs arī par mūsu pasniedzējiem, vai ne? Jā, pirms mēs ķeramies pie nākamajiem jautājumiem, te vienkārši ir ienākuši vairāk jautājumu tieši par uzņemšanu. Ja kādam tiešām jau interesē, un jūs esat pārliecināti, ka nāksiet studēt pie mums, man ir prieks to dzirdēt, dokumentus jūs varat jau iesniegt, bet ņemat vērā, ka no 10. līdz 16. jūlijam, noslēdzot līgumu pie mums, biznesa augstskolā Turība, jums ir iespēja saņemt 50% atlaidi otrajam studiju semestrim, vienkārši parakstot līgumu, bez nekādām papildus prasībām. Tā kā noteikti iesaku silti sagaidīt šos datumus un iesniegt dokumentus tad. Un to var izdarīt gan klātienē, mūsu studiju informācijas centrā, vai arī, ja jums ir pieejams e-paraksts, to var izdarīt arī attālināt no mājām. Tā kā, jā, bet, protams, gaidīsim jūs arī visus klātienē, piemēram, uz mūsu klātienes atvērto durvju dienām. Jo, protams, ir ļoti forši, ka mēs tā varam ar mūsu mācību spēkiem šeit apsēsties un parunāties, bet iesaku tiešām jums ierasties klātienē, apskatīties arī mūsu izcilo studentu pilsētiņu, paskatīties, cik tad tiešām mums te ir mājīgi, un izjust to labo atmosfēru, iepazīties aci pret aci, tā teikt, ar mūsu pasniedzējiem. Un, jā, tad jau gaidīsim visus šeit, cerams, klātienē uz atvērto durvdienām. Nākamās atvērto durvdienas tagad pēkšņi neatceros datumu, parasti es no galvas zinu, bet, jebkurā gadījumā mūsu mājaslapā visa šī informācija ir pieejama zem uzņemšanas sadaļas, atvērto durvdienas, un tur arī visus datumus noteikti varēsiet atrast. Tā kā, jā. Domāju, jā, ja kādam vēl ir jautājumi par uzņemšanu vai par jebko citu, it īpaši par veselības aprūpas virzienu, droši rakstiet čatiņā, es te visu lasu, un līdz ar to gribu arī uzdot nākamo jautājumu. Jā, salīdzinot ar teorētiskajām lekcijām, kāds ir tieši tas uzsvars uz praktiskajām nodarbībām vispār veselības aprūpas programmās? Kāds ir aptuveni tas sadalījums? Nu, tu jau ļoti labi zini, kā mums ir Turībā. Mums ir 60% praktiskais un 40% teorija, un es saprotu, ka tas procents mainīsies. Tas procents kļūs vēl augstāks. Pats tu taču tā teici atvērtajās durvdienās, vai ne? Tā arī būs, jā. Jā, mums tieši tā arī būtībā notiek, un šis studiju, varētu teikt, plāni arī pārredz to, un mēs visu laiku domājam par to, lai tas ir aizraujoši, un nevelti Turība arī ir top 3 darba devēju topā. Jā, un es ļoti ceru, ka arī ne tikai ar tikko jaunajām veselības aprūpas programmām un ar uzturu mēs kļūsim vēl spēcīgāki, atpazīstamāki, profesionālāki, un mūsu pulciņam pievienosies burvīgi
topošie studenti. Tieši tā. Nevaram sagaidīt. Jā, kāds komentārā ierakstīja, ka nākamās atvērto durvju dienas būs 15. jūlijā. Paldies! Bet tas, man liekas, ir struktūrvienībās, kas ir filiālais. Nē, 15. jūlijā būs arī klātienē šeit Rīgā. Jā. Tas ir tik daudz informācija, kas tagad jāatcerās, ka nevar vienkārši. Tiešām. Bez plānotāja nekur. Bez plānotāja tik tiešām nekur, jā. Jā, ir arī jautājums ienācis tāds interesants, vai uzturam programmai būs kaut kādi sagatavošanās kursi. Es pieņemu gan jau, kad varbūt kāds vidusskolēns šo jautā. Jā, mēs iepriekš arī runājām par šādu veidu sagatavošanās kursiem, bet šobrīd pieņēmām lēmumu, kad vasarā nespīdzināsim jauniešus tikko eksāmeni kārtoti un daudz grūta un atbildīga darba padarīta, bet kopumā šobrīd, lai iestātos uztur programmā, tad tie ir atestātu, tā teikt, konkursi, uz ko mēs skatāmies, bet šī gadā nē, bet ja kāds klausās mūs, kas plāno studēt uzturu nākotnē, mēs šo noteikti jau runājam arī ar savu pašu mācību spēkiem, kad visticamāk jau pavasara semestrī, tad mums varētu būt arī šāda te veida sagatavošanās kursi, kuriem varēs jau saulēcīgi pieteikties un tiešām pagaršot to turības atmosfēru vistiešākajā mērā un saprast jau šo, kāda ir turība kā studiju vide, kāda ir pasniedzēji un gūt jau tādu ļoti, tādu ne tikai virspusēju, bet jau pat tādu pilnīgi padziļinātu priekšstatu par to, kas tad ir tas, ko mēs šeit darīsim un kā šīs studijas reāli notiksies. Tā kā šo mēs esam tādu savu ķeksītī ielikuši un paturam prātā, bet, diemžēl, šovasar nē. Bet, visa cerība tad uz nākamajiem gadiem. Obligāti. Super. Šis man liek atcerēties, jā, mums katru gadu studējošo pašpārvalde pavasarī, ja nekļūdos, marta mēnesī rīko tādu foršu pasākumu kā studentam pa pēdām, kur ir iespējams pieteikties jebkurā studiju programmā. Domāju, ka no nākamā gada arī uzturu programmā varēs pieteikties un pavadīt vienu dienu kā tās programmas studentam. Un kopā ar šiem jau esošajiem studentiem arī pavadīt dienu, izbaudīt arī gardas pusdienas, kas no uztura studentiem būs ļoti aktuāli, apmeklēt lekcijas un tiešām daudz ko citu vēl apskatīt un uzzināt par turību. Līdz ar to, ja kādam vidusskolēnam, kas šodien mums ir pievienojies, ir interese, tad iesaku, nākamajā februārī vai martā sakot līdzi informācijai un pieteikties šim projektam. Jā. Tad, tāds jautājums, vai semestra beigās ir tā saucamās sesijas? Uzreiz pateikšu, ka jā. Un kas tajās ietilpst? Vai ir tikai prakse, vai ir arī rakstiskie darbi? Kā tad veselības aprūpas virzienā šis norisinās? Jā, protams, mums jāskatās ir studiju plāns un plānotie studiju priekšmeti, kas ir bijuši līdz ar to, tas, kas, teiksim, otrajā, vienalga, vai tas ir pavasara semestrs, un tajā ir, piemēram, sejas vai ķermeņa procedūras, tad arī šajā sesijā būs šie te praktiskie darbi tieši šajos praktiskajos priekšmetos. Tas ir atkarīgs no paša tām studiju priekšmetiem, kurus jūs apgūsiet 1., 2. vai 3. vai attiecīgi 4. studiju gadā. Tad mājaslapā jūs arī varat ļoti, detalizēt un sīk iepazīties ar tiem studiju priekšmetiem, kurus jūs apgūsiet, kā jau es tikko minēju, no 1. līdz 4. studiju gadam. Tad estētiskajā kosmetoloģijā studijas norisinās 3 gadus. Ja jūs izvēlaties mācīties piekdienās, sestdienās, tad tie būs 3,5 gadi. Savukārt ārstnieciskajā masāžā pilnā laikā tie ir 2 gadi vai 2,3 gadi, un savukārt uzturam tie ir 4 gadi, un šis, ja jūs izvēlaties mācīties piekdienās, sestdienās, tad tie ir 4,4, man liekas, jā? Tā, apmēram 4,3, jā. 4,3, jā. Jā, tā kā, tas ir atkarīgs no tā, ko tieši jūs mācīties. Jā, ko tieši jūs mācāties, kādu studiju formu jūs izvēlaties? Jā, bet tas ir ļoti labi, tad arī var secīgi redzēt visus šos priekšmetus un saprast, un mēs arī esam domājuši par to, ka varbūt
lai tiešām izvērtētu, vai šī joma ir jūsējā, jo mums bieži vien jau ir kaut kādi savistie stereotipi, rīkot šajā vasarā, nevis šajā vasarā, bet vispār vasarā tādas kā uzņemšanas kursus, un tad var apmēram ļoti, tā varētu teikt, padziļinātās, atvērtās durvis, kur mēs arī izstāstam visu un parādām, ar ko tad jūs saskarsties, kas ir jāmācās. Un es teiktu, viens no tādiem jautājumiem, ko parasti atvērtos durvju dienās mums arī jautāja par, teiksim, par ķīmiju un bioloģiju, kas mūsu veselības aprūpas programmās ir absolūti nepieciešams. Tātad speciāli eksāmeni nekādi nav nepieciešami, un es gribu nomierināt visus topošos studentus. Mēs mācam arī, jāsaka tā, atkārtojam vidusskolu, un tas notiek soli pa solim, un tas, kā lai to saka, mums ir burvīgi pasniedzēji, kuri to iemācīs, un pat, ja jums varbūt ir šaubas, kad ir nedaudz bail no tā, un jūs to neesat vidusskolā mācījušies, no tā nevajag baidīties, un tas pats attiecās arī uz bioloģiju. Jums pašiem pēc tam būs vieglāk tālāk attiecīgi estētiskajā kosmetoloģijā, teiksim, ģenētika mācīties un visu pa līdzekļiem. Marika, tā, ka zinot, jau it kā čatiņš to tur kaut kur priekšā būtu, jo kāds arī uzdeva jautājumu, vai bioloģijā likts eksāmens var dot papildus punktus uzņemšanā. Protams, tas viņiem palīdzēs studiju laikā, bet es domāju par precīzāku informāciju tieši par eksāmeniem mums viszinošākajā augstskolā būs tieši mūsu studiju informācijas centrs. Līdz ar to, ja kādam ir jautājumi, kādi precīzāki par kaut kādu uzņemšanas procentiem, par uzņemšanas kritērijiem, tad noteikti silti iesaku uzrakstīt tieši mūsu studiju informācijas centram. Viņu kontaktus var atrast mājaslapā ļoti vienkārši, un viņi jums sniegs visprecīzāko un tieši jums atbilstošu atbildi, jo, protams, arī katram studentam individuāli var atšķirties tie kritēriji un nepieciešamās lietas atšķirībā no programmas. Tā kā nebaidieties par to, ka jūs vēl neesat turības studenti, jūs jau tagad arī varat rakstīt studiju informācijas centram, un viņi jums vienmēr panāks pretī un izpalīdzēs. Es arī gribēju papildināt to, ka ir ļoti daudz pēdējā laikā arī tāda tendence studenti, kas pabeiguši augstāko izglītību un nebūt neveselības aprūpas, teiksim, jomā, piemēram, tādi paši juristi. Es ceru, ka turības absolventi, bet mums ir bijuši arī turības absolventi, kas beigās saprot, es tomēr gribu mācīties masāžu vai darba gaitas, piemēram, mums ļoti daudz ir cilvēki teiksim, studenti no medicīnas, teiksim, ir atnākuši pie mums, lai beidzot iemācītos kaut ko sirdī tuvu. Bieži vien tur zobu higēnisti, kuri saprot, viņu darbiņš ir par grūtu, viņi tagad grib arī kļūt par skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā. To var darīt, un atcerieties vienu lietu, jūsu iepriekš apgūtā izglītība tiek pielīdzināta, un jums nav otro reizi jāmācās, bet es vienmēr saku tā, katru gadu tomēr kaut kas arī mainās, nāk klāt visādas novitātes un inovācijas, un arī programma attīstās, un salīdzinoši to, ko jūs esat darījuši 20 gadus atpakaļ. Jā, formāli jūs varat tik pielīdzināt, bet cik forši ir atkal mācīties, un svarīgākā lieta, ko es gandrīz aizmirsu. Šeit taču ar to brīdi, kā jūs nosēžaties auditorijas, vienmēr skatos 1. septembru, tas ir ārkārtīgi interesanti. Kā nosēžās tie studenti tajos, teiksim, pie šiem soliem, un beigās izveidojās pat tādiem labākajiem draugiem. Un tas ir tik ārkārtīgi interesanti sekot tam visam līdzi, un es domāju, kā viņi viens otru atrod, un tas ir interesanti, un ir tādi, kas vienmēr ir beigās, ir tādi vienmēr, kas ir priekšā, bet jūs šeit pilnīgi noteikti atradīsiet savu, ja ne daudz labākos draugus, bet vismaz vienu, ne? Noteikti vairākus, varu apsolīt, ka vairākus. Ir īpaši, ja iesaistīsieties studējošo pašpārvaldē, tie būs. Varu tiešām teikt draugi uz mūžu, tā kā. Jā. Un par to Erasmus. Draugi mīļie, tā ir kolosālākā lieta. Tātad studējot, jums ir iespēja doties Erasmus apmaiņas programmās uz dažādām valstīm. Turībā ir ļoti, ļoti daudz sadarbības partneri, tostarp arī prakses devēji. Un zinu, ka mums studenti, par cik mēs dzīvojam tādā Eiropas ziemeļdaļā, vienmēr grib doties uz dienvidiem, jo tur ir siltāk.
Bet tā ir viena kolosāla lieta, ko es vienmēr saku, ja jūs baidaties braukt vieni, brauciet divatā, viens otru uzmundriniet, jūs varat braukt studiju mobilitātē, jūs varat braukt īstermiņu studiju mobilitātēs, un jūs varat braukt arī prakses mobilitātēs. Un tā ir, manuprāt, milzīga priekšrocība, kā jūs paskatāties, kā tas notiek citās valstīs, jūs varat arī salīdzināt tāpat programmas, un vienmēr šie studenti atbrauc, kā saka, tik iedvesmoti, tik motivēti, un viņi tik pēkšņi sāk arī visu mūs vēl vairāk mīlēt, ja? Un tad ir tādi, kas saka, es drīkstu arī pēc studijām braukt mobilitātēs, un tā ir jūsu iespēja, jo tieši tikai augstskolā studējot, jums ir šāda iespēja, un tas ir tas, pie kā mēs arī strādājam. Mēs slēdzam līgumus ar labākajiem skaistumkopšanas arī saloniem, un mums vēl darbiņš priekšā būs ar atrast vislabākās tādas prakses vietas Eiropā arī uzturprogrammai. Tā kā, draugi, jums vairs nav daudz laika, kas saka, gaidiet 10. jūliju. Gatavojiet dokumentus, jā. Tas ir tik forši, jo es tagad vienkārši domāju, ka tagad es mācījos, jā. Nebija tā tik forši. Tagad tik ļoti pa visu parūpējās, un nekas nav jādara, jā. Tā kā tā. Mums ir tiešām ar ļoti Ir jādara, jāmācās. Protams, jāmācās. Jo, jā, mums ir, es pat teiktu, veselas 2 struktūra vienības un, teiksim, tādi ofisi, kas ļoti aktīvi darbojas ar starptautiskajām iespējām. Pirmkārt, mums ir starptautiskā sadarbības nodaļa, kuri ļoti aktīvi tiešām meklē super atsaucīgus studentus, kur ir iespēja aizdoties veselās 3 dažādās apmaiņas programmās, bet, protams, Erasmus Plus ir tā populārākā un visbiežāk izvēlētā studentu vidū, un arī veselības aprūpas virzienas studentiem noteikti ir iespējas riktīgi daudz tur aizbraukt. Un kā arī mums ir atsevišķa projektu daļa, kas darbojas uz tādiem, teiksim, īslaicīgākiem varbūt projektiem, ja jums nav, ne visi, teiksim, varbūt vēlas vai spēja aizbraukt uz veselu mācību semestri vai pat uz veselu mācību gadu, tad mēs jums piedāvājam iespējas arī uz nedēļu vai uz 2 aizbraukt uz dažādiem īsākiem projektiem un iemācīties kaut ko jaunu, tiešām par praktiski ikvienu nozari. Pats arī esmu tādos vairākos īsajos projektiņos bijis un noteikti plānoju doties vēl. Tā kā, jā, un tad, viens no pēdējiem jautājumiem, vai veselības aprūpas virzienā būs pieejamas budžeta vietas? Tas visticamāk ir... Jā, mums droši vien, šis vēl ir būtībā procesā, jo mums jāgaida arī uzņemšanas visi rezultāti, jā, bet šī nebūs mana kompetence. Jā, budžetvietas noteikti arī vismaz uztura programmā, es domāju, ka noteikti būs. Jā, jo tā ir tieši bakalaura programma un budžetvietas mēs piešķiram visiem studentiem, kas iestājas pilna laika dienas studijās tieši bakalaura līmenī. Līdz ar to iespējas jums ir ļoti daudz, bet atkārtošu tieši uz tiešraides beigām pēdējo reizi, ja jūs iesniedzat dokumentus no 10. līdz 16. jūlijam, jums ir iespēja saņemt 50% atlaidi 2. studiju semestrim, un tas ir jebkurā studiju programmā, jebkurā līmenī, jebkurā studiju formā. Līdz ar to noteikti jāizmanto šo te izdevīgo piedāvājumu, un arī studiju laikā mums ir daudz dažādas citas studiju maksas atlaides, ko jūs varat iegūt, pat ja jums iespējams nav, iespēja pretendēt uz budžetvietu. Tā kā par studiju maksas nesatrauktos, tiešām, ja jūs esat atsaucīgi un tādi čakli studenti, kas iesaistās augstskolas dzīvē arī ārpus lekcijām, studiju maksas atlaides noteikti ir iespējams nopelnīt līdz pat 40%, iesaistoties pašpārvaldē, spēlējot basketbola komandā, jo nekad nevar zināt. Jā, es tieši gribēju teikt, neaizmirst par tiem slavenajiem puišiem, jā, tajā basketbola komandā. Ne tikai puišiem, arī meitenēm. Mums arī meiteņu basketbola komanda ir. Tā kā iespējas tiešām super daudz. Publicitāti, vai ne? Un ja vēl papildus publicitāte. Absolvents ir bijis... Kāds vadinieks ir bijis absolvents, tur var 10% dabūt. Tā kā īstenībā, ja tur tā labi pareiķina, tā ir pietiekoši liela nauda, un ja mēs vienkārši runājam, tas ir plus mīnus grozās ap kaut kādu 1000 eiro. Es ticu, ka jūs atradīsiet daudz labāku pielietojumu tai naudai. Noteikti, jā. Tā kā tā.
Un jā, visu šo informāciju par budžetvietām un stipendijām var, protams, atrast mūsu mājaslapā. Un iesaku to apskatīties. Un ja nu rodas tomēr kādi jautājumi, gaidīsim jūsu e-pastiņus vai ziņas studiju informācijas centrā, vai arī, protams, varat rakstīt tepat Turība University Instagramā vai Facebookā jautājumus, un tad jau centīsimies pāris darba dienu laikā jums rast atbildi uz jūsu jautājumiem. Bet, jā, varbūt noslēgumā, jo laiks mums jau iet uz beigām, varu palūgt jums varbūt kādu pēdējo tādu novēlējumu nākotnes studentiem. Vienu kādu citātu, un vai viņiem ir kaut kur iespēja jūs atrast un kaut kā individuāli ar jums sazināties par kādu jautājumu? Pilnīgi noteikti Turības mājaslapā zem programmām, zem arī kontaktu sadaļas ir mācību spēku kontakti un arī, kur jūs varat redzēt fakultāti, tā kā droši rakstiet, mēs jums atbildēsim un tiešām nekautrējieties par jautājumiem, pat ja jums liekas, tas ir kaut kāds muļķīgs un ko es tā prasīšu, jautājiet, palīdzēsim, sadarbosimies, atradīsim atbildi, un ja mēs runājam, teiksim, par kaut kādu novēlējumu, es teiktu, jā, mums vasara varbūt ir tikko ir sākusies. Mēģiniet izbaudīt to, kā saka, pilnu klapi, lai jau 1. septembrī jūs varētu, kā saka, startēt jebkādā studiju programmā, ko jūs izvēlaties. Jā, vienkārši, es saku, izbaudiet to, lai gan nevar teikt, man nav īsti atbildi, vai vasara ir sākusies vai nav, jo visu laiku kāds mēģina to radiatoru nogriezt un atkal uzslēgt. Jā. Bet es vienmēr saku, tā ir viena laba lieta. Skaistumkopšanā mēs esam tādi pussasaluši. Ja? Tas nozīmē, ka mēs ilgāk saglabāsimies jauni. Vai ne? Jā, es vienmēr arī par dažādiem jautājumiem, kas ir, es vienmēr uzsveru to, ka muļķīgi jautājumi nav ir muļķīgi nepajautāt, vai ne? Bet rezumējot šodienu, tad noteikti zināšanas ir vērtība, tāpēc tiekamies Turībā. Atā? Jā, noteikti tiekamies Turībā. Vistuvākās klātienes atvērto durvdienas mums ir 15. jūlijā. Līdz ar to gaidīsim visus šeit klātienē. Bet līdz tam, ja jums rodas kādi jautājumi līdz šīm atvērto durvdienām, droši atkārtošu. Rakstiet mums tepat Instagramā vai Facebookā un labprāt atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Tad uz tikšanos klātienē. Atā!